Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 14. uzdevums. Tātad nosaka punkta B koordinātas, ar punkts B ir šeit. Un koordināts būtībā ir cik būtu jāpaiet pa X asi un cik pa Y asi un cik pa Z asi, lai nonāktu šajā punktā. Tātad mēs redzam pa to, ka pa X asi mums necik nav jāpaiet, pa Z asi mums arī necik nav jāpaiet, mums tikai pa Y asi ir jāpaiet 3 vienības. Un tā arī mēs rakstam, pa X asi mēs paējam 0, pa Y mēs paējam 3 un pa Z mēs arī paējam 0. Tālāk nosaka vektora AG koordinātas. Tā AG, tātad šitas. No šejienes uz šejieni. Okay? Un te ir ļoti līdzīgi, kā mēs no punkta A varam nokļūt punktā G. Tātad pa X asi mums ir jāpaiet 3 vienības uz apakaļ negatīvajā virzienā. Tātad pa Y asi mums jāpaiet 3 vienības, ja tātad Y asi pozitīvajā virzienā. Tātad 3 vienības pozitīvajā. Un tam mums vajag pa Z asi paiet 3 vienības pozitīvajā virzienā. Uz augšu. Tas ir -3, 3. -3, 3. 3. Tālāk nosaka vektoru, kas ir vienāds ar AB plus AH. Skatāmies. Tātad AB plus AH būs vektors AG. Kā mēs to varam izdomāt? Ir tas, ka mēs varam pārvietot šo piekabināt šo te AB vektoru galā tam AH vektoram. Un tad, ja mēs izsakojam šeit čūskai, tad mēs savienojam šādi pa taisno. Un šis ir tas summas vektors AG. Tad atbildē A. Un uzdevums ir atrasināts.